Šoreiz parunāsim par kādu psiholoģisku fenomenu, kas saucās projekcija. Projekcija ir tad, kad es savu iedomāto tēlu projicēju uz kādu cilvēku. Piemērs. Ja vīrs ar sievu ilgstoši dzīvo kopā, viņiem sāk šķist, ka viņi zina, kā tas otrs cilvēks jūtās, ko domā un kā reaģēs uz kādu notikumu. Bieži, par piemēru, vīrs vai sieva saka otram laulenim, nav vērts ar tevi runāt, es jau zinu, ka tev ir vienalga. Šī ir projekcija. Iedomātajam tēlam, kur es konstruēju virsū dzīvam cilvēkam, tiešām ir vienalga. Bet jautājums, vai šim dzīvajam cilvēkam ir vienalga? Projekcijas ir ļoti bīstamas. Tās bieži ir par iemeslu laulības iziršanai un attiecību izjukšanai. Kā izvairīties no šīm projekcijām? Ļoti vienkārši. Ir jāuzdod jautājumi. Kā tu jūties? Kā tu reaģēsi, ja es izdarīšu tā? Ko tu šobrīd domā? Tādā veidā mēs iegūsim no otra cilvēka informāciju par to, kas ar otru cilvēku patiesībā notiek. Nevis skatīsimies un klausīsimies savās projekcijās. Projekciju nelietošana padara attiecības daudz dzīvākas un ilgtspējīgākas, un es aicinu biežāk uzdot jautājumu, kā tu jūties, ko tu tagad domā, kā tu reaģēsi, un dzīvot pilnesinīgāk un laimīgāk. Mana draudzenīte man jautā, kā es varu zināt, kad man pieņemt lēmumus? Ir tā, ir dienas, kad garstāvoklis ir labs, noskaņojums saulains un visi darbi iet no rokas. Un ir dienas, kad viss liekas melnās krāsās, garstāvoklis slikts un viss krīt no rokām ārā. Šeit darbojās ritma princips. Gan dabā, gan mūsu dzīvēs. Ir pacēlumi un ir kritumi. Ir diena un ir nakts. Piemēram, mēnesdiena, kurā tu esi dzimis, ir visspēcīgākā priekš tevis enerģētiski. Toties mēnesdiena, kas ir pretējā fāzē tavai dzimšanas dienai, enerģētiski priekš tevis ir visvājākā. Ja tu pieņem lēmumus savā spēka rituma zemākajā punktā, sagrauj pilnīgi visu, akmens uz akmens nepaliek. Un no rīta pamostoties, izrādās, ka tās ciešanas nemaz nav tik lielas un tik kardināls lēmums pieņemt nevajadzēja. Lēmumi ir jāpieņem tad, kad ir visvairāk spēka, tad, kad garstāvoklis ir labs un lietas iet no rokas. Šeit ir viens risks. Tu vari nobīties, izdarīt izvēli un pieņemt lēmumus. Un tajā gadījumā tu palaidīsi garām to iespēju, ko liktenis tev piedāvā. Un tad es aicinu, iepazīsim savus ritmus un pieņemsim lēmumus visatbilstošākajā laikā. Šoreiz ļoti labas ziņas pie mums ir atnākuši no augsti garīgās Indijas provinces Kharkhandas. Šajā provincē ir kāds ciemats, un šajā ciematā dzīvo 18-gadīga meitene vārdā Mangli Mundi. Nesen viņa apprecējās ar suni. Mangli Mundi ir neveiksminiece, visa viņas ģimene ir neveiksminieki, un viss ciemats baidījās kļūt neveiksmīgs. Tādēļ ciema vecajai izlēma, ka vienīgais veids, kā izvairīties no neveiksmes, ir izprecināt Mangli Mundijas sunim. Tā tika izdarīts. Indijā laulības ar suni nav nekāds retums, un tagad latviešiem ir vēsturiska iespēja Indijā izveidot savu diasporu. Caur šo diasporu mēs uz Indiju sūtīt ne tikai savus veiksmīgos suņus, bet arī kaķus. Tādā veidā mēs ietaupītu uz dzīvnieku patversmēm un vēl vairāk vairotu Indijas veiksmīgumu. Tie ir labi un garīgi darbi, tā arī daram un līksmojam kopā ar indiešu tautu. Sākoties
astronomiskajam rudenim atmiņas par silto, jauko vasariņu aiziet skuju taku. Un patiešām koki dzeltē un sairšanas procesi dabā ir acīm redzami. Apziņa jaunajam planetārajam ciklam pielāgojas caur pusēnām, pārzīmējot robežas starp dzīvo un nedzīvo. Maģiskajā pasaulē šis ir veļu laiks, kad par sevi atgādina pusiluzoras pagātnes ēnas. Aizdegsim sveces, godinot aizgājējus, pieminot aizgājušo vasaru un svinot rudeni. Izlīgsim ar savu pagātni. Lai jums veicas! Šonedēļ ļoti iespējams radīsies iemesls brēkt, vaimanāt, pat lamāties par to, ka jums kāds kaut ko ņem nost. Vai nu tas būs tāpēc, ka pieaug komunālo maksājumu rēķini, vai kaut ko pazaudēsiet, vai vienkārši jums kāds kaut ko nospers. Vaimanājiet jau, jums no tā paliek labāk. Bet ja labāk nepaliek, tad nospļaujieties un sakiet štruns par rudziem, jāpļauj miežas. Ir taču vēl kāds resurs, kuru neesat izmantojis, lai nepatīkamo situāciju izmanēģētu tā, lai pēkšņais zaudējums jums nesabojātu pašsajūtu. No kāposta ģīmi neuztaisīsi. Negatīvas emocijas ir garantīja tam, ka atgadīsies vēl kāda ķibele. Kāpiet nost no tās nepatīkamās krāsas strīpas. Rūnas saka, ja kaut kas iet prom, atlaidiet to ar prieku, jo vietā nāks kaut kas jauks, labs un daudz vajadzīgāks. Smaidiet! Šī būs sakārtošanās un attīrīšanās nedēļa. Būs tā!